Sveicināti pirmssvētku laikā! Ziemassvētku un jaungada tuvošanās ir ne tikai paveiktā darba novērtējuma, bet arī pateicības laiks. Es pateicos visiem, kuri šajā gadā strādājuši plecu pie pleca, ticējuši un palīdzējuši. Es pateicos arī tiem, kuri ir šaubījušies un norādījuši uz kļūdām. Katrs izaicinājums ir arī nebeidzams iespēja lauks, tādēļ tikai kopā, gan atbalstošie, gan šaubīgie, vislabāk varam sasniegt izvirzītos mērķus. Vispirms pateicos visiem kultūras profesionāļiem, kuri pašaizliedzīgi un ar neizsīkstošu entuziasmu rūpējušies par mūsu kultūras vērtībām. Es zinu, ka esam nepietiekami materiāli novērtēti, un tas būs mans galvenais uzdevums turpmāk, lai turpinātu celt algas visai kultūras nozarei. Pirmie soļi šogad jau spērti. Palielināts algas, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. 2012. gads bija gads, kad jāieliek stingri pamati Eiropas Savienības nākamo 7 gadu budžeta plānošanas periodam. Pateicos visiem profesionāļiem, gan kultūras, gan finanšu, gan plānošanas jomā. Esam pielikuši visas pūles, lai nacionālais attīstības plāns būtu stūrakmens kultūrai nākotnē, un cerams, to novērtēs arī Saeimas deputāti. Gan nozarei šogad panāktais finansējuma pieaugums, gan pašu kultūras nozaru iesāktais darbs pie savu prioritāšu izvirzīšanas ir atspēriens nozares panākumiem nākotnē. Nākošais, 2013. gads, paies dziesmu un deju svētku zīmē, jo tuvāk nāk svētki, jo vairāk sajūtam kopību, pateicoties tam, ka mums latviešiem ir šāda īpašība visā pasaulē unikāla dziesmu un deju svētku tradīcija. Tāpat turpināsim gatavoties lielajam notikumam, kad 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Pilnveidosim kultūras kanonu, kuram jākļūst par Latvijas sabiedrību vienojošu elementu. Nākamo gadu ceram noslēgt ar ilgi gaidītās Gaismas pils pabeigšanu. Novēlu mums visiem nākamajā gadā apzināties, ka kultūra ir ikvienas stipras un ilgspējīgas tautas pamats, kā arī resurss citu nozaru attīstībai Latvijas izaugsmē. Kultūras profesionāļi ir tās vaduguns un iedvesmojošais piemērs, lai Ziemassvētku laiku pārdomas un ieceres pārvēršas praktiskos un sekmīgos darbos jaunajā 2013. gadā.